Bieži vien cilvēki tā uzskata, ka nav jēga remontēt ģeneratoru, jo, redzi, varot nopirkt jaunu. Bet apstāties, kā tas jaunais ir. Viņš jau nav jauns, viņš ir no kaut kādas miskasts pa pusē salasīts, kaut kas samainīts. Arī, ka visi tinumi nokrāsoti melni. Tas nozīmē visticamāk, ka viņi ir ņemti vienkārši no kaut kāda lietota ģeneratora. Rumba arī nopinzelēta melna, plus vēl rotoram vidū nemaz nav tā skrūku pieturēt, tā ka ņem un maina rumbu. Tas te vakumsūgnis arī izstāstā diezgan interesanti. Kaut kas krāsots. Godīgi sakot, es droši vien, ka likšu to, kas uz mašīnas virsū. Šitam vajag uzticība nav. To jau es vairāk kārt teicis, ka Magnetim ar Eliju vairs nekāds sakars nav ar itāļu firmu, kas ražoja agrāk autoelektroniku. Tagad tur pako Ķīnas sūdiņas. Bet, jā, smuks un nokrāsots, tas viss ir tikai. Kas tur ir īstenībā iekšā, to mēs neviens nezinām. Jo pirmais ģenerators tās mašīnas bija šitāds pats. Tas nobeidzās nezinu cik gados, pieņemsim 5, 6. Tad uzlikām man mīļo Stardoks, vai kā viņš tur saucās. Tas novilka laikam ar kādus 5 gadus, un tagad nākamā kārta.